nepilnu 10 gadu laikā uzbūvējām biznesu, kurš pagājušajā gadā apgrozīja apmēram 150 miljonus eiro apgrozījumu. Tīrā peļņa apmēram 15 miljoni. Tu spēlē biznesa spēli, un biznesa spēles atskaites punkts ir naudas pelnīšana. Manas darba stundas bija nepārspīlēt no 6 rītā līdz 10, 11 vakarā, 6 dienas nedēļā. Svētdienā es strādāju apmēram līdz 3. Un tā tas bija 2-3 gadus no vietas. Mana izvēle bija vienkārši absolūti visu savu laiku veltīt biznesam. Un absolūti un tikai un vienīgi domāt visu laiku, kā es varu skalot šo kompāniju. Man liekas, lai tu piesaistītu labus cilvēkus, tev pašam ir jābūt ļoti labam. Neviens spēcīgs, izcils darbinieks, menedžeris nenāk strādāt pie kaut kāda viduvēja līdera. Ko vispār nozīmē motivēšana? Man tas koncepts kā tāds man ir tāds svešs. Ja man kāds ir jāmotivē, man nafig viņu vajag. Es tā skatos. Čau, Matīs. Čau. Sākam ar jautājumu no iepriekšējā viesa. Mēs beidzam ar jautājumu no iepriekšējā viesa, jautājumu nākošajiem. Bija mums Igors no Tribus, varbūt es redzējis, nekustamību īpašu aģentūra, diezgan aktīvi sociālajos tīklos arī darbojās. Jums bija Dāvids arī no nekustamības. Jā, Deivids Barots arī bija. Jā, Igors mums bija, tieši vakar viņš bija. Un viņa jautājums tev, viņš bija arī redzējis, tu arī kaut ko nekustamiem, bija kaut ēku uzcēlis vai kaut ko tādu, jā? Kaut ko es tur kļūdījos, jā. Un tas viņa jautājums tev bija, kā tev šķiet, vai vispār ir jēga no tādām nekustamā īpašuma aģentūrām un mākleriem? Es domāju, ka noteikti jēga ir. Ja nebūtu jēga, viņas jau neeksistētu. Bet manā gadījumā tas īsais stāsts par nekustamiem bija tāds, ka es ar savu draugu, biznesa partneri Mārtiņu, mēs jau kādu laiku, apmēram 20. gadā, domājām, ka mēs gribam kaut kādu kopu projektu veikt saistībā ar nekustamiem īpašumiem. Mēs skatījāmies tā kā daudzi. Tajos pāris gados bija populāra tēma pirkt ēkas, renovēt, taisīt mazus dzīvokļus un izīrēt, un tad tā īres atdeve sanāk ļoti augsta. Mēs meklējām īpašumus tur pa visu Rīgu, centrā pārsvarā, un problēma bija tāda, ka cenas bija vienkārši tik liels, ka tur matemātika negāja kopā. Un tad mēs kaut kā nonācām līdz tam, ka pērkam pašu zemi, būvējam no nulles, kā saka, Greenfield projektu. Mēs aizgājām Mārupas Rīgas robežā un nopirkām tu zemi, uzbūvējām 10 dzīvokļu, principā nelielu projektu, kaut kādu 1000 kvadrātmetru tur bija. Testa formātā projektu, un viņš bija premium kvalitātes, tā kā premium kvalitātes dzīvokļu. Un mums bija, pirmkārt, kaut kāds pieredzes trūkums, kuru rezultātā mēs tur pāris kļūdas pieļāvām no mūsu puses, varbūt pārmaksājām un par kaut ko un tā tālāk, bet otrs bija karš, Covid, un visu to sasumējot kopā. Es sapratu, ka tas ir bizness, kas ir ļoti grūts, bet tavs jautājums bija par brokeriem un aģentūrām. Jā, par mākleriem. Varbūt drīzāk nevis vispār vajadzīgi, skaidrs, ka vispār vajadzīgi, bet vai tev, teiksim, ja tu vēlreiz īstenot kaut kādu tādu projektu, vai tev tas būtu aktuāli? Es teiktu, ka noteikti, tāpēc, ka tas nav, nekustamie īpašumi nav mans pamat bizness. Es esmu tur vairāk kā investors, un man ir vajadzīgi profesionāli konsultanti, padomdevēji un komanda, kas var viņu pārdot, kas var viņu izīrēt, kas var visas tās lietas darīt, tad, kad tas produkts ir gatavs. Mūsu gadījumā mums beigās bija viena aģentūra, un pēc tam tagad ir laikam vairākas aģentūras, kuras mums palīdz šo te dzīvokļu ēku izīrēt ar izpirkuma tiesībām. Beigās tas ir tas virziens, kā mēs aizgājām. Tā kā, protams, ka atbildi ir noteikti, ka jā, viennozīmīgi. Es vispār esmu ar tādu pieeju biznesā, ka ir jābūt gatavam strādāt ar labiem, spēcīgiem partneriem, konsultantiem. Skaidrs, ka jādomā ar galvu un jāpārmaksā, bet vajag visādas kompetences tev piesaistīt, ka tu nodarbojies ar kaut ko jaunu, kur tu kaut ko nesaproti. Jā, un tas iemesls, kāpēc ir ar izpirkuma tiesībām? Tas iemesls ir tāpēc, ka mēs viņu nevarējām pārdot, jo cena ir virs 300,000 eiro uz dzīvokli, kas ir daudz. Un es domāju, ka daudz arī tajā kontekstā, kad ir augstas kredīta likmes, un vienkārši cilvēkiem grūti dabūt hipotēkas. Un tāpēc mēs beigās sapratām, ka ir vērtīgāk meklēt iespēju dot klientiem īrēt dzīvokli, un pēc tam, ja viņi grib, tad viņi izpērk. Tā kā tas palielina vienkārši klientu loku, kuram tas projekts būs reāli pieejams. Un tajā brīdī, kāda ir tie nosacījumi? Ir lielāka īres maksa, vai tu maksā uzreiz kaut ko no vērtības, vai ko cilvēki piekrīt? Ja pavisam godīgi, es pat nezinu, kāda mums tie nosacījumi ir. Tā realitāte tajā konkrētajā projektā ir tāda, ka mans biznesa partners, viņš aktīvi nodarbojās ar neteiksim ikdienas jautājumiem, bet ar to visu menedžēšanu, stratēģiju un tādu lēmumu pieņemšanu. Es tur esmu diezgan pasīvs nosacījumi. Principā ir tā, ka īres maksa, ko tu maksā mēnesī, tā beigās summējās, un ja tu gribi izpirkt dzīvokli, tad tie maksājumi īres summējās pret
kopējo pirkuma maksu. Līdz ar to tu jau esi down payment vai priekšapmaksas veids. Tāda laikam tā loģika, bet precīzāk, sīkāk, es tev turpat nevarēšu pateikt. Es diezgan daudz skatījos tos podkastus, arī ko tu liec YouTube ar Niku un citus. Tā kā man plus-mīnus ir skaidrs, tas tavs starts un varbūt kur tu esi šobrīd, bet varbūt tam skatītājiem manam, ka varbūt tu pirmo reizi esi ekrānā parādījies, izstāst varbūt īso stāstu. Kur tu sāki, kāpēc un cik tālu tu esi ticis šobrīd? Es esmu ticis līdz Mārapas 6 ielai, tik tālu, bet īsais stāsts... Tātad, mēģināšu pavisam īsi, un tad varbūt var uzdot kaut kāds jautājums, kas ir interesants. Tātad es nāku no maza ciema Lojas Murjāņiem, kas ir ārpus Rīgas pārdesmit kilometri. Pabeidzu tur lauku pamatskolu, pēc tam nomācījos Rīgas valsts pirmajā ģimnāzijā, kas man bija tāds liels dzīves mērķis. Tas man joprojām ir tāds būtisks sasniegums, kas man palīdzēja iemācīties to, ka es varu ielikt darbu, sasniegt rezultātu, ka tas ir atkarīgs no manis, ka tur nav mistika, ka tur ir ieguldītais darbs un ir rezultāts. Nomācījos pirmajā ģimnāzijā, pēc tam es gribēju tālāk iet, nevis akadēmisko ceļu, bet man bija ļoti laba skolas izglītība, un es domāju, ka būtu loģiski, ka es viņu pabeigtu ar labu augstskolas izglītību. Tas bija 2006, 7, 8 gads. 6, 7 gads, kad visā Latvijā bija tieši gads vai divi pirms lielās krīzes, pirms lielā sabrukuma, pirms dišķibeles. Un tad visi 18-gadīgie džeki jau būvēja savus biznesus. Man, teiksim, Čoms, ar kur mēs beigās arī uzsākām kompāniju, viņš aizgāja uz Svetbanku vienkārši un ar kājām atspēra durvis un 18 gados dabūja leasinga darījumu kaut kādām tur 10 mašīnām. Viņš uztaisīja auto leasingu. Iedomājies, mūsdienās tagad aiziet uz Svetbanku un dabūt 18-gadīgs džeks leasingu 10 mašīnām, lai startup sāk. Tie bija tie laiki. Bet neskatoties to, es izlēmu aiziet tālāk mācīties universitātē Anglijā, kas man likās nepareizs lēmums, tāpēc, ka tur viss būmoja, viss baigi notika Latvijā, Rīgā. Pēc tam tas viss ātri mainījās, protams, sākās 8. gada krīze. Tad es biju tā kā priecīgs par savu lēmumu, ka es aizgāju mācīties uz universitāti. Tur es nomācījos 3 gadus, bakalaura biznesa Anglijas ziemeļos. Un pēc tam sāku strādāt bankā, JP Morgan, liela amerikāņu investīcija banka. Un paralēli darbam bankā es jau principā sāku skatīties kaut kādām iespējām nodarboties ar savu biznesu, tāpēc ka man vienkārši tas darbs bankā nepatika. Viņš bija interesants tādā ziņā, ka es nonācu tādā ļoti, ļoti neparastā vidē, kas ir principā, tādā Latvijā viņa neeksistē. Trading floors, tur, iedomājies, tev ir office, tu piecelies un tu redzi futbola laukumu lielumā, vienkārši galdu jūru ar cilvēkiem, kas treido akcijas, tur viss tā skaņa, viss tā enerģija, vienkārši kaut kas pilnīgi kosmisks, kaut kas tāds, kas vienkārši Latvijā neeksistē vai tādā Austrum Eiropā. Un tas bija interesanti, tā bija interesanta pieredze, bet es sapratu vienkārši, ka man strādāt lielā organizācijā vispār nepatīk. Man riebjās, ka man kāds kaut ko saka, un man tas koncepts, ka man saka, ko darīt, cikos būt, kur un tā tālāk, tas vispār negāja kopā. Un paralēli darbam bankā es sāku ar savu čomu, to pašu, par ko es stāstīju par leasingu, sāku domāt par biznesa idejām. Mums tur bija dažādas briesmīgas idejas, bet mēs nonācām pie tā, ka vajadzētu, mums naudas nebija, sajēgas nebija, bet bija entuziasms, un tad mēs izdomājām jāsāk dot kredīti online. Jā. Un tad uzreiz bija pirmais jautājums, bet mums pirmkārt pašiem nav naudas. Un es vēl pie sevis domāju, ka es vienā konferencē teicu, vai es dotu savu naudu kādam svešiniekam internetā, nezinot viņu. Un atbilde bija nē. Un tad mēs domājam, vai sākam to darīt. Tā kā, tur loģika maza, bet ok, to mēs sākām. Un pirmais kapitāls bija ļoti maziņš no mana čoma vai paziņas no universitātes, kas bija no turīgas ģimenes. Un viņš vienkārši bija vairākus gadus redzējis, ka es esmu uzcītīgs, daudz mācos, tur strādāju tā tālāk. Tā kā viņš uzticējās ar kaut kādu sākuma kapitālu. Un 2010. gadā paralēli darbam bankā mēs sākām biznesu, un gadu pusotru viņš bija tāds kā, ne part-time, bet principā es vēl pavadīju bankā laiku, lai vienkārši pelnītu algu, un visu to algu es ieliku iekšā kompānijā. Un tad 12. gadā es atgriezos atpakaļ Latvijā, un tad jau, kā saka, rest is history, tad mēs nepilnu 10 gadu laikā uzbūvējām biznesu, kurš pagājušajā gadā apgrozīja apmēram 150 miljonus eiro apgrozījumu. Tīrā peļņa apmēram 15 miljoni. Mēs to biznesu attīstījām pa dažādām valstīm. Pirms Covid mums bija kaut kādas 8 valstis, un ar valstīm es domāju vietas, kur mums reāli ir komandas. Jā. Polijas, Meksikas, Dānijas, nezinu, visādas vietas pēc kārtas. Un tas bija tāds pirmais lielais bizness, pirmais karjeras posms.
Un tad mēs šo biznesu pārdevām arī pa soļiem. Tas nebija tādā vienā transakcijā, tas bija pa soļiem. Mēs pārdevām lielai Dienvidāfrikas bankai, Capitec, lielākā banka tajā valstī. Tas bija interesants darījums, piesaistīt viņus, iemācīties strādāt ar lielu strateģisku investoru, kurš ir liela regulēta banka. Mēs strādājam patiešām ar viņu CEO, CFO, ar tās bankas dibinātājiem. Tas bija tāds vesels mācīšanās process, ļoti aizraujošs. Bet tāpat laikā tā jau bija liela banka, un tad, kad mēs piesaistījām viņus kā investorus, tad mēs sapratām, ka tā kompānija mūsē un vide paliek diezgan korporatīva. Tad tas formāts darbības jau kļuva savādāks, nevis tādas ātras uzņēmējdarbības risku uzņemšanās, bet vairāk budžeti, valdes protokoli un tādas lietas. Un tas vienkārši mums vairs nebija interesanti, tāpēc mēs izlēmām noiet no aktīvā menedžmenta, kas arī bija interesanti pieredze, kā tu uzbūvē kompāniju un nodod viņu pilnībā. Nevis tā, ka tu tur nāc uz ofisu un visu laiku skaties, ko cilvēki dara, bet ka tu vienkārši vienreiz mēnesī apskaties rezultātus un neiesaisties vairs kompānijas darbībā, lai gan tu pats vēl esi akcionārs. Tā pieredze bija pāris gadus. Un tad mēs viņu pirms gada pusotra visu to biznesu pārdevām tam pašam Capitec uzņēmumam. Un tad varētu teikt, ka no 20. gada sākās karjeras mans otrs posms, kur es turpinu būvēt fintech kompānijas, bet es vairs neiesaistos ikdienas menedžmentā kā ģenerāla direktors vai kā vadītājs. Bet otrādāk es meklēju idejas, es meklēju tirgus jaunus, varbūt tās drusku savādākus produktus nekā to, ko es esmu darījis pagātnē. Un tagad es esmu salicis kaut kādu kombināciju jaunu. Tad es mēģinu piesaistīt cilvēku, kas ar to visu nodarboties ikdienā, dod viņam daļas, ieguldu pamatkapitālā un pieslēdzu viņu pie mūsu infrastruktūras, kas ir mūsu IT sistēmas. Mums ir sava funding platforma, kur mēs varam vēl piesaistīt finansējumu. Un tad tas cilvēks jau ir atbildīgs par to, lai to projektu attīstītu ikdienā. Un tad es varu, kā saka, skalot un darīt vairāk šādus projektus vienlaicīgi. Un tas ir tas brīdis, kad es nonācu līdz tādai kā biznesa īpašnieka pozīcijai. Ja? Un tas nenozīmē, ka es tur dzīvoju siltajās zemēs un neko nedaru, un tur šeit pačakoju kaut kādas e-pastus. Tas tāpatās nozīmē, ka es esmu aktīvi katru dienu ofisā un strādāju, jo to projektu skaits ir vienkārši daudz lielāks. Bet katrā atsevišķajā projektā es neiesaistos operatīvi. Tāds tas. Un tajā brīdī, kad tu vispār izdomāji, ka jāveido biznesa, tad galvenais iemesls bija, tu negribi, lai kāds tev saka, ko darīt, vai nopelnīt vairāk naudas? Tie iemesli bija dažādi. Nopelnīt vairāk naudas, protams, jebkurš tur puika no 90. gadiem tur gribi nopelnīt naudu, gribi būt veiksmīgs, bet, ja es tā pāranalizēju drusku dziļāk, tad mana pirmā galvenā motivācija bija būt kontrolas pozīcijā gan savā dzīvē, gan vispār karjerā, būt tādā pozīcijā, kur es lietas kontrolēju un nosaku un kur es dominēju. Un tas ir atkal man tur personība un saistīts ar to, kā es esmu uzaudzis un tā tālāk. Un tad veidot savu kompāniju, savu biznesu, un kad es esmu līderis savā organizācijā, tas ir viens no veidiem, kur tu vari būt ikdienā kontrolas pozīcijā, kur tu lietas nosaki. Ja? Tā bija mana lielā motivācija. Un tā sakrita, un tad, kad es sāku nodarboties ar savu biznesu, es sapratu, ka man patīk un padodas strādāt ar cilvēkiem, kas arī man šķita, ka man tur patiks vairāk matemātika un tādas lietas, ko es domāju, kad es trading florā strādāju, ja tur tirgot akcijas, analizēt visu kaut ko, bet tur bija diezgan maz tāda strādāšana ar cilvēkiem, tā elementa. Un īstenībā tas ir tas, kas man visvairāk patīk. Un tas nozīmē arī kontrolēt cilvēkus, pārliecināt, iedvesmot, organizēt un tā tālāk. Un tad tie faktori vienkārši sakrit, un es sapratu, ka tas ir tas, kas man padodas un patīk. Strādāšana ar cilvēkiem, strādāšana ar skaitļiem un procesu ieviešana, kārtības ieviešana, sistematizācija un tās trīs lietas. Es teiktu, ka tas ir tas, kas man patīk un padodas. Un tas, ka tur var nopelnīt naudu, tas, protams, ir motivators, bet tas ir tāds motivators vairāk kā tu spēlē biznesa spēli, un biznesa spēles, kā saka, atskaites punkts ir naudas pelnīšana. Ja? Un līdz ar to tas bija vairāk, es uz to tā skatījos. Man nebija motivācija, kad es gribu tur tādu mašīnu, vai es gribu finansiālo brīvību, vai ka tās bija tās lietas, kas man tā kā prātā bija. Tas, kas man bija vairāk prātā, es gribu būt kontrolē. Un vēl viens aspekts, kas mani uzrunāja vairāk nekā naudas pelnīšana, ir, ka es gribu lielu kompāniju. Jā. Teiksim, ir dažādi cilvēki, ir produktu uzņēmēji, kas fokusējas uz produktu, kas ļoti tieši viņam interesē, kāds būs produkts, kādu problēmu viņš risina, ar ko viņš ir atšķirīgs, inovatīvs un tā tālāk. Ir cilvēki, kas ir inovatori, kuriem patīk radīt pilnīgi jaunas lietas. Man no tā viss vispār pilnīgi vienalga. Man bija tur saldas zivis, mēs varam tirgot vai vienalga, vai konsultācijas. Mana
tas passion vai mana kaisla bija tas, kad uzbūvēt lielu organizāciju, pēc iespējas lielāku kompāniju. Man aizrāva tas, ka mums ir tur, daudz biroju pa visādām valstīm, ka mums ir liela apjoma, apgrozījumi, ka mums ir daudz cilvēku. Tas ir tas mans motivators, tas, kā es saskatīju biznesu. Parasti jau man šeit ir tā, ka pirmie biznesi gan visiem izgāžās. Varbūt ir kaut kādas lietas, kas tev pašam šķiet. Kas bija tās svarīgās lietas, ko tu darīji, kāpēc tavs bizness jau bija tik veiksmīgs? Labs jautājums, jā. Tā arī, man liekas, ir, kad bieži pirmie biznesi izgāžās. Man liekas, ka vienkārši kopumā paveicās ar to, ka pirmais bizness bija veiksmīgs un ka nebija, tur 7 dažādi testi jāveic, lai gan man ir bijuši karjeras posmi, kas arī ir principā pēdējos gados, kur mēs esam palaiduši tieši minēju 7 dažādus biznesus, un no tiem 6 nav izdevušies dažādu iemeslu dēļ. Tā kā, jā, es varētu teikt, noteikti, ka kaut kādā mērā paveicās ar to, ka pirmais bizness, ko mēs sākām, bija veiksmīgs viens. Otrs, mēs uzķērām tajā laikā trendu, kas bija online kreditēšana. Tas bija viens no lielajiem fintech trendiem visā Eiropā. Kompānijas, kas ar šo biznesu nodarbojās, viņas bija tur lielas, dominējošas, viņām bija liela finansēšanas raundi un vērtējumi un viss tas. Tā kā mēs ielicām vienkārši tur pareizajā vilnī, pareizajā vilcienā. Un arī apstākļi kā tādi, un ar to ielikšanu pareizajā vilcienā mums bija veiksmīgs biznesa modelis savā pašā saknē. Mums nevajadzēja inovēt un domāt, kā monetizēt to mūsu pakalpojumu vai produktu. Tas jau tur saknē mēs sapratām, ka mēs varam pelnīt procentus. Tā kā tie saskaitāmie bija, un es teiktu, ka tā bija vairāk veiksme, ka mēs. Lai gan no otras puses mēs skatījāmies, kāda biznesa modeļa strādā, es skatījos uz virzieniem, kas ir man tādi kā dabiski interesanti. Es teiksim, negribētu nodarboties ar bērnu koku krelīšu ražošanu vai kaut ko tādu. Man finanses vienmēr ir interesējuši, tas ir tas, uz ko es esmu skatījies. Tā kā es pieturējos pie tā, kas man dabiski interesē. Veiksmīgs biznesa modelis labā laikā, labā vietā. Arī tādā ziņā, ka Latvijā un Baltijā pēc krīzes, pēc 2008. krīze, bija liels pieprasījums kredītiem un finanšu pakalpojumiem. Un sakritās lietas. Un skaidrs, ka pēdējais faktors ir, protams, tas darbs, ko mēs paši ielikām, jo man neeksistēja vispār principā nekas cits, kā tikai mans bizness un mans darbs. Tādā ziņā, ka mans darbs stundas bija nepārspīlēt no 6 rītā līdz 10, 11 vakarā, 6 dienas nedēļā. Svētdienā es strādāju apmēram līdz 3, un tā tas bija 2-3 gadus no vietas. Un tad, kad es atgriezos atpakaļ Latvijā, tad man darba ikdiena bija no 8 rītā līdz 8 vakarā. Sestdienas noteikti arī strādāju, svētdienas varbūt mazāk. Un tā ar laiku tās darba stundas kļuva mazākas. Tā kā skaidrs, ka tas fokus mums bija diezgan maniakāls arī. Un tas pats starts kreditēšanai, tā bija Latvija vai tās reiz bija vairākas valstis? Tā bija Latvija, bet tā kā es saku, mēs sākām strādāt vēl tad, kad es pats biju pilnlaika darbinieks bankā 2011. gadā. Un tad Dāvis bija Latvijā. Viņš pieņēma tur pirmos cilvēkus, kas mums bija pirmais birojs. Tepat ap stūri īstenībā. Arī apmēram šī te. Pat nebija ofiss, tas bija vienkārši dzīvoklis, kur mums bija viena telpa. Un tad, kad man bija bankā brīvdienas, tad es vienmēr braucu uz Latviju. Un tā mēs tur gadu pusotru apmēram to visu bīdījām. Tas, kas mums bija diezgan specifiski, par ko es arī dažreiz minu kaut kādās vietās, kur es uzstājos, ir, ka mēs sākām Latvijā, gadu nostrādājām, un tad Latvijā mainījās likumdošana attiecībā uz patēriņa kreditēšanu, un ekonomikas ministrija ieviesa jaunu noteikumu, ka, lai tu nodarbotos ar kredītiem, tev ir jābūt licencē. Un licences maksa ir 70,000 eiro, kādreiz bija 50,000 lati. Un mūsu bilance vai mūsu biznesa apjoms bija vispār niecīgs salīdzinot ar tik lielu, tajā brīdī lielu maksu par licenci. Un mums likās, ka mēs neizdzīvosim, un ka mums vienkārši ir vai nu mēs pārtraucam šo biznesu, domājam kaut ko jaunu, bet mēs redzējām jau, ka tur kaut kas ir, ka klienti nāk un ka tas bizness varētu būt veiksmīgs. Un tad mēs vienkārši izlēmām, kā plānu B iet citā valstī, lai mums būtu vienkārši backup variants. Ja mums Latvijā viss aizvarās, tad mums ir cits variants. Un tad mēs iegājām Čehijā, tur dažādi iemesli dēļ, kāpēc Čehijā. Un izrādās, ka mēs beigās varējām arī to Latvijas biznesu noturēt. Mēs nopirkām to licenci. Un paralēli mēs bijām spiesti atvērt jaunu valsti. Tas vienkārši notika ļoti ātri. Kas ir kaut kādas tās lietas, kas to ļāva attīstīt, teiksim, uzņēmumu no tāda neliela uzņēmuma, teiksim, kas apgroza miljonu gadā līdz 10 miljoniem? Vai varbūt kas ir tie soļi?
man liekas, ir visiem mīļākais jautājums visās konferencēs un podkastos. Kā tu tiec no 1 miljonu uz 10 vai uz 100? Tur ir, man liekas, daudzas sastāvdaļas tajā atbildē. Es mēģināšu varbūt tās dažas ieskicēt. Un viena ir tāda, ka tas mums, kā īpašniekiem, man noteikti bija absolūti maniakāls fokus. Tā kā man neeksistēja nekas. Es negāju uz podkāstiem, es negāju uz tusiņiem, ar draugiem. Un es to nesaku, ka tās visas ir sliktas lietas. Tās ļoti labas lietas. Es vienkārši saku, ka mana izvēle bija vienkārši absolūti visu savu laiku veltīt biznesam. Un absolūti un tikai un vienīgi domāt visu laiku, kā es varu skalot šo kompāniju. Manā konkrētajā gadījumā biznesa modelis ir ļoti atkarīgs no finansējuma pieejamības. Tas ir tā kā banka. Tu paņem naudu, pievieno viņai vērtību, uztais to naudu vieglāk pieejamu, ātrāk un tā tālāk, iepako un pārdod to naudu tālāk par augstākiem procentiem. Ja? Tā kā izejas sastāvdaļa bija naudas pieejamība. Un tad, kad tu esi jauns džeks un neko vēl daudz nesaproti, tad piesaistīt naudu un ceļš tāda tipa biznesam bija diezgan grūti un joprojām ir ļoti grūti. Tā kā teiksim, daļa no atbildes manā konkrētajā gadījumā bija saprast, kā es varu piesaistīt vairāk naudu. Jo biznesa modelis pēc būtības strādāja. Ja? Teiksim, kreditēšana, augstas likmes ir ceļš kādreiz. Tagad likmes ir daudz zemākas un regulētas, bet biznesa modelis strādāja. Mūsu jautājums bija, kā piesaistīt 100 000 miljonus, lai mēs šo naudu vienkārši varam likt iekšā un dot klientiem. Tas nebija īsti jautājums par to, kā uzbūvēt labāku websaitu vai kā piesaistīt cilvēkus, kā būvēt komandas. Skaidrs, ka visas tās lietas mums bija jāmācās, bet tas ir jāmācās un jādara un jāspēj jebkuram uzņēmējam, kurš kaut kādu biznesu sāk. Ja? Tas nebija tas, kas padarīja mūs atšķirīgus vai veiksmīgākus, bet tā spēja piesaistīt finansējumu. Tas bija mūsu biznesa pamat stūrakmenis un kritērijs. Un tur mēs pavadījām ļoti daudz laika. Es domāju, ka tur palīdzēja noteikti mans backgrounds, kas ir tāds vērsts uz finansējumu, matemātiku. Un spēju jau no pirmās dienas kompetenti runāt par peļņas zaudējumu aprēķinu, par visādām rentabilitātēm, par tādām lietām. Tas man nesagādāja vispār problēmas. Ja es neesmu eksperts marketingā vai citās lietās, tajās lietās es varētu teikt, ka es esmu eksperts. Un naudas piesaistes pasaulē tas ir ļoti svarīgi, ja spēt runāt tajā valodā. Tā kā es domāju, ka tas palīdzēja. Daudz dažādu eksperimentu un mēģinājumi. Es domāju, ka palīdzēja tas, ka mēs tādā prāta stāvoklī bijām ļoti atvērti jebkādai jaunai pieredzei vai jebkādam virzienam, kas vienkārši izdodas atšķirībā no tā, kā piemēram, ka būtu uzstādījums vai dogma, ka mums ir jāpiesaist naudu no riska kapitāla fonda, mums jābūt kaut kādam vērtējumam, mums ir, tur kaut kādām matricām jābūt augošām, un mēs mēģinām ielikt mūsu biznesu kaut kādā rāmī un izpildīt. Mēs vairāk sekojam vienkārši tām lietām, kas strādā. Viena no tām lietām, kas strādāja ceļš pirmajos gados, 3 gados, attiecībā uz naudas piesaisti, bija, ka mēs piesaistījām naudu no bagātiem krieviem, no bagātiem austrumu uzņēmējiem, kurus mēs visādos veidos mēģinājām satikt un sapazīties. Un viņi iedeva mums 100 000 kā equity vai ieguldījumu pamatkapitālā, par ko mēs viņiem devām daļas, un pieņemsim, viņi iedod 500 000 augstas likmes kredītu, uz kuru mēs maksātu, pieņemsim, 24, 36% gadā, ja, ar katru mēnesi procentu izmaksām. Un tad mūsdienās es domāju, ka reti kurš vispār piekrist kaut kādiem tādiem nosacījumiem. Kādreiz tas šķita normāli, mēs devām visādas personīgās. Mēs darījām visu, kas ir vien vajadzīgs, lai nodrošinātu, ka mēs varam piesaistīt naudu kompānijai. Un tur bija arī vairākas kļūdas. Mēs daudz devām daļas kompānijā par ātru, un tagad atskatoties, noteikti vajadzēja varbūt lēnāk vienkārši un pārdomātāk lietas darīt. Bet mēs vienkārši bijām, tā kā es saku, maniakāli fokusēti uz to, lai visu laiku piesaistītu naudu. Tāpēc tur bija daudz kļūdas un mēģinājumi. Tur ir tik daudz faktoru. Jā, ļoti liela neatlaidība. Mūsu gadījumā tāda aktīva naudas piesaistes. Mēs bijām arī spiesti to darīt. Mums nebija tā, ka mums atnāca kāds un iedeva miljonus pirmais, kas būtu ļoti daudz. Mums pirmais investors bija 30 000 tikets. Ja? Nākošais investors iedeva 50 000. Pēc tam nākošais iedeva 55. Vēl nākošais iedeva 20 000. Tas bija ļoti mazas summas. Tā, mēs pa solīšiem gājām līdz tam, lai mēs beigās varētu piesaistīt daudz vairāk naudas. Un es domāju, vēl viens veiksmes faktors bija tas, ka mēs bijām arī spiesti apstākļu sakritības rezultātā spiesti ātri iet ārpus savu tirgus, ārpus Latvijas, kā es minēju, Čehiju.
Un tad mēs bijām spiesti spēt vienlaicīgi būvēt divus biznesus, kas bija, protams, viena kompānija un viens produkts, bet divas dažādas valstis, divi dažādi tirgi, divas dažādas komandas un tā tālāk. Mēs bijām spiesti piesaistīt viņām abām finansējumu šīm kompānijām. Un tad mēs sapratām, ka tā formula strādā, ka mēs varam vienā valstī ar vienu investoru uzbūvēt, nākošo būvēt paralēli. Un, principā, to var darīt ar trešo valstu. Un tad tās visas trīs valstis, vai divas, trīs valstis sāk attīstīties, apjomā kļuva lielākas. Un tad jau tā kļuva par grupu, kur jau bija vieglāk piesaistīt naudu, bija vieglāk piesaistīt spēcīgus cilvēkus un komandu, jo viņi jau redzēja, ka tur ir pierādīts biznesa modelis un tā tālāk. Cik vispār svarīgi, cik tev šķiet, cik svarīgi ir iet uz kādiem eksporta tirgiem, vai kurā brīdī saprast, kurā brīdī saprast, vai iet uz āru? Jo mēs šobrīd darbojamies tikai Latvijā. Man tāds plāns ir darboties Latvijā, ka vai mums būs vismaz kaut kādi 5, varbūt 10% no tirgus daļas, un tikai tad domāt par ārzemēm. Es domāju, ka ļoti prātīgi. Man liekas, ka tur ir kaut kāda baigi pareiza atbilde. Iešanai ātri ārzemju tirgos ir savi plusi, savi mīnusi. Arī, jo es vairāk pavadu laiku biznesā, jo es saprotu, ka nav tādas melnas un baltas atbildes. No vienas puses ļoti loģiski, ja tu mēģini sasniegt kaut kādus griestus vienā valstī, jo tu nemētājies un tu esi ļoti fokusējies. Un fokus vienmēr ir veiksmīga, pareiza stratēģija. Es teiktu, atsauces kritērijs ir mēģināt panākt to, ka tu jūti, ka tu tur esi ielicis ļoti daudz darba un esi sasniedzis griestus. Tad ir loģiski domāt par ārzemēm. Tas ir viens. Otrs kritērijs varbūt ir nevis viens produkts, bet varbūt kāds līdzīgs produkts vai produktu klāsts, kur jūs varat piedāvāt un tādējādi arī palielināt savu tirgus pozīciju vienā valstī. Ja? Un tad to ir labāk darīt nekā vienu proteīnu batoniņu pārdot 6 valstīs. Ja? Bet labāk proteīnu batons, dzēriens, pūderis, vēl kaut kas pārdot vienā valstī. Tas tā kā no vienas puses. No otras puses, ja tu kā uzņēmējs esi spējīgs organizēt resursus tādā veidā, ka tu varbūt ja tev nepietiek līdzekļi, varbūt tās piesaist papildus naudu un to formulu, kas tu redzi, kas strādā vienā valstī, tu jau uzreiz paralēli kopē citā valstī. Pie nosacījuma, ka šis paralēlais projekts neaizņem tavu esošās komandas resursu, tas var vienkārši notikt paralēli, ja? Un tu spēj pakāpt no ikdienas biznesa un vadīt šos abus procesus paralēli. Tad, ja tev ir tādas iemaņas vai pirmkārt ambīcijas kā uzņēmējiem, varbūt tas arī strādā. Ja? Skaidrs, ka viss super ātrāk augošie, veiksmīgākie silīcija ielas biznesa piemēri, viņi ir tādi, kas aug tur, prātam, neapturamos tempos. Un viņiem visiem ir milzīgs finansējums, un viņi negaida, līdz viņi kaut kādā vienā tirgū sasniegs kaut kādu piesātinājumu. Viņi saprot, ka ir formula, kas strādā, un tad ir pēc iespējas vairāk jāpiesaista resursi, kas pārsvarā ir nauda, un nauda ļauj to piesaistīt citus resursus. Un vienkārši jāiet pēc iespējas vairāk tirgos, lielos, pēc iespējas agresīvāk. Tad tā ir vēl viena formula, kur ir labāka. Un par finansējumu piesaisti, kā tev šķiet, labi gribās piesaistīt finansējumu piesaistīšanu un daļu došanu. Kā saprast varbūt to balansu, lai tu neiedod pārāk daudz? Tā nav tā, ka tu paņem 100,000, iedod 50% un beigās uzņēmuma vērtība 20 miljoni pēc gada. Jā, es domāju, ka tur ir jebkuram normālam uzņēmējam jābūt drusku izglītotam vispār, lai par šādām lietām runātu. Es domāju, ka tev ir jāsaprot, kādā biznesa modelī tu esi. Ja tu esi biznesa modelī, kas ir saistīts ar tehnoloģijām vai, kā saka, technology enabled, tad bizness, kurš pats pamatā nav tehnoloģija, bet kuram palīdz tehnoloģijas, ja? Tad tāda biznesa vērtējumi, tāda biznesa attīstīšana, piesaistot finansējumu no malas, viņa jau kā formula ir diezgan labi zināma. Ja tu tur pasēdi vienu dienu vai divas Googlā vai YouTube, paskaties, kāda ir vērtējumi pie dažādiem finanšu rezultātiem. Pieņemsim, vidējais seed round vērtējums ir tur 2 miljoni, ja, Baltijā. Vidējais Series A vērtējums ir, pieņemsim, 10 miljoni un tā tālāk. Un tad tu saproti, ka tavs bizness ir principā tādā sektorā, ko varētu definēt kā tehnoloģijas vai ar tehnoloģijām saistīts. Tad skaidrs, ka ja tu ej meklēt naudu, vienalga vai tie ir 100,000 vai 500 vai miljonus, tad tu sagaidi, ka tas vērtējums varētu būt tāds, kas ir vidēji tirgū zināms no tās izpētes, ko tu esi veicis. Ja tu no tā vispār neko nesaproti, kas ir diezgan bieži, es esmu piedzīvojis, kad atnāk jaunieši, vai salīdzinoši gados jauni cilvēki līdz 25 gadiem.
pie manis, un viņi nav veltījuši to laiku, vienkārši tās stundas, lai šādas basic lietas, tas ir elementārs lietas. Tā ir elementāra biznesa valoda, kur mūsdienās viņi ir visur priekšā, pakaļā. Katrā Instagram feedā ir pieejama informācija par to, kā tas strādā. Un viņi tad prasa, kā tur, es nezinu, kā vispār naudu piesaistīt, kur man griezties. Nu, es domāju, tu esi atnācis pie jau investora izglītoties. Un tas man liekas drusku absurdi. Es noteikti novēlu cilvēkus vienkārši pavadīt laiku, mācīties, izglītoties. Tas ir viens virziens, bet es neatbildu precīzi to jautājumu. Kā par to domāt? Nu, viena lieta ir saprast, apmēram, kādā biznesā tu esi, un tur ir pieejama informācija par to, kāda vērtējuma ir saistībā ar tavu biznesa modeli sagaidām. Ja tu esi biznesā, kurš ir ne tehnoloģija, kas ir, protams, ļoti daudz biznesa, piemēram, tavs bizness. Ja? Tavs bizness ir vērtīgs ar to, ka viņš ģenerē uzreiz ienākumus, un tu galā vari visdrīzāk maksāt sev dividendus vai, sauksim, kā gribi, tu vari kā cash flow, izmantot šo biznesu un no tā pelnīt. Šādā biznesā, globāli runājot, jo tu mazāk daļas kādam atdosi un nesteigsies ar daļu atdošanu, jo labāk, tāpēc, ka tad tu paturēsi kontroli ilgtermiņā, un šī kontrole tev ļaus izlemt, cik maksāt sev algu vai dividendus, vai cik nemaksāt. Tas izaugsmes ātrums visdrīzāk nav eksplozīvs, ja? Un viņš nav tāds, kā ir tehnoloģija biznesos. Līdz ar to tādos, nezinu, biznesos, kas nav tik ļoti saistīti ar tehnoloģijām, es vairāk izvēlētos augt varbūt drusku lēnāk, bet paturēt kontroli tā, lai, pieņemsim, 5-10 gadu griezumā tev pieder vismaz vairāk nekā 50% biznesa, lai tu izlem, ko un kā darīt, lai tev nav tik daudz akcionāri, ar kuriem ir jāatskaitās. Un līdz ar to tev varbūt mazāks pīrāgs ir, bet lielāka kontrola pār viņu. Salīdzinot ar gadījumu, kur tev ir tehnoloģija biznesa, kur nopelnīt tīro peļņu vai lielus apgrozījumus ir salīdzinoši grūtāk, kur tev ir vajadzīgs kapitāls no malas, un kur tavs fokus noteikti būtu mēģināt, pierādīt pēc iespējas lielāku vērtējumu, kas ir balstīts uz to, ka viņi varētu straujāk augt tā kompānija un tā tālāk. Plus mīnus atbildēju. Es skatījos nesen, tā bija podcasts ar Niku, laikam tas Black Box, ko jūs taisat, kur tu viņam teici, ka ir slikti, ka viņš nav zaudējis naudu. Uzņēmumu attīstot. Kā tev šķiet vispār, ja mēs skatāmies uz šādu produktu tipu biznesu, cik strauji vai cik agresīvi tādu vajadzētu attīstīt, vai vajadzētu būt arī periodiem, kad tu reāli zaudē naudu? Jā, labs jautājums. Manā pieredzē es esmu visus biznesus principā būvējis tādā veidā, ka viņi ir zaudējuši naudu vismaz pirmo gadu. Ja? Un es neesmu no tā baidījies. Man liekas, ka ir vērtīgi iet zaudējumos, piesaistīt naudu, jo tādējādi tu vari augt straujāk. Ja? Bet, tā ir tāda mana kaut kāda formula un pieredze. Un cik strauji šādu biznesu attīstīt. Tas viss ir atkarīgs no, tas arī tāds fundamentāli sarežģīts jautājums. Atkarīgs no tā, kādas tev ir ambīcijas. Ja tev ir ambīcijas, ka tu gribi uzbūvēt pēc iespējas lielāku kompāniju, tad skaidrs, ka tu fokusēsies uz strauju izaugsmu. Ja tu gribi uzbūvēt lifestyle brandu, kur katru lietu, kas notiek produktā, tu pats izlemsi, un tas ir tev sagādā gandarījumu strādāt pie detaļām, un tev ir kaut kāda komanda cieša, kas ir tavi draugi, un tev patīk labi ar viņiem pavadīt laiku un tā tālāk. Sauksim to par lifestyle biznesu, kas nav nekas slikts. Ja? Tu varbūt tās neopelnīsi tur 10 miljonu vai 100 miljonu. Bet tu tur būs absolūtā kontrole, un tas būs tavs tāds veidojums. Tad tas ir cits virziens. Man jautājums ir, kāda ir tava ambīcija? Atkarībā no tā, kāda ir ambīcija. Ja ir ambīcija pēc iespējas lielāku biznesu uzbūvēt, nosacīt pēc iespējas vairāk nopelnīt, tad visdrīzāk es skatītos uz tīri statistiski, uz to, cik maksā saražot kaut kādu vienu produktu vienību, cik maksā klienti piesaist dažādos pārdošanas kanālos. Un tad, kad tu saproti, ka tā matemātika iet kopā, tad es varu uzražot par eiro, pārdot par 7 eiro. Tad ir jāsaprot, ka ir jāgāž vienkārši pēc iespējas vairāk naudas visādos efektīvos mārketinga kanālos. Tas nozīmē, ka to naudu vajag visdrīzāk ļoti agresīvi piesaistīt.
Tad es iepakotu visu šo stāstu kaut kādā ļoti pārliecinošā investīciju prezentācijā, iet pie investoriem, mēģinātu par lielu vērtējumu piesaistīt daudz naudu un gāzt to visu iekšā mārketinga kanālos. Teiksim, ļoti maz vai salīdzinoši mazāk laika pavadītu pašā produktā, jo viss laiks būtu domāt to, kā tur skalot, kā bāzt iekšā daudz naudu reklāmā, kas ir cita tipa pieeja. Tā kā tas up to you vairāk. Jā, tās divas dažādas pieejas, jo kā mēs šobrīd strādājam, mēs principā strādājam pa nulēm. Visa nauda, kas ienāk iekšā, daļa mums ir produkts, daļa mums ir mārketings, un katru mēnesi gan tas aug. Jā, bet tu neesi piesaistījis naudu no malas. Mēs esam piesaistījuši nedaudz, bet aizdevums neliels. Tur pār 10,000, kas 30. Mēs piesaistījām, tā kā tas ir praktiski nekas. Ne? Yeah. Jo uz doto brīdi mēs apgrozam 150,000 mēnesī. Un tas mūsu plāns līdz šī gada beigām 3 miljoni. Okay. Tā kā mēs gribam uztaisīt tādu strauju izaugsmi. 3 miljoni gadā, ja? Jā, 3 miljoni šogad. Jā. Tas nav slikti. Tas mūsu plāns šobrīd mums 6 cilvēku pārdošanas komandā. Teiksim, tu esi domājis, kā uzbūvēt no 3 miljoniem uz 30 miljoniem. 30 miljonīgs biznesa apgrozījumā, tas jau ir reāls bizness. Ja tu tur nopelni 3 līdz 5 miljonus net profitu, ja tu esi tur multimiljonārs, tad tu arī, domāt tālāk, ko dzīvē gribi. Tas, ko es šobrīd redzu, ka mums jādara vienkārši tas pats tikai vairāk. Šobrīd, 6 pārdevēji. No marta būs 9. Tas, domāju, vasarā vajag vēl klāt. Katru mēnesi, bet katru 2, 3 mēnesi vienkārši palielināt to komandu un darīt to, kas strādā. Jo mums tā sistēma diezgan vienkārši. Mums ir pieteikuma forma, ko cilvēks aizpilda. Viņš izpilda tādu testu. Principā pārunā ap veselību. 25 jautājumi, viņš salīdzinoši kvalificēts, un tad pārdevēji arī sazinās. Saprot, vai viņam ir problēma, ja problēma piedāvā kaut kādu risinājumu. Protams, risinājums daļai ir kaut kādi produkti, un daļai, protams, tas ir kaut kādas uztura izmaiņas, dzīvesveida izmaiņas. Un pēc tam arī tie konsultanti ir cilvēki, kas atbalsta to pircēju. Okay, bet tas nozīmē, ka tu gribi principā skalot ar saviem līdzekļiem, neejot lielos zaudējumos, turoties uz nulli, visu peļņu ieguldīt reklāmā un produktu attīstībā. Jā, tas ir plāns šobrīd. Jā, loģiski. Jā. Vai es tā izvēlos darīt, man tā grūti pateikt, bet tas ir loģiski. Katrā ziņā manā biznesa pieredzē mēs pat, ja godīgi, visdrīzāk mēs arī varējām tā darīt, jo katrs kredīts, ko mēs izdodam, viņam ir uzcenojums, un tad klients samaksā tev pamatsumu plus procents. Jā, tā kā tu pārdod pašizmaksu plus uzcenojums, un tu jau kaut ko nopelni uz katru pārdoto vienību. Ja mēs attīstītu biznesu tīri izjot no tās naudas, ko mēs paši esam nopelnījuši, tad es domāju, ka mans biznes būtu 20 reizes mazāks nekā tagad. Tāpēc es laikam automātā vienmēr domāju, kā piesaistīt papildus finansējumu, principā, kuram biznesa modelim. Un fokusēties uz ātrumu, teiksim tā, lai pāris gadu laikā ir 50 miljonīgs apgrozījums. Tas ir laikam veids, kā es skatos uz lietām, un dažreiz ir arī tā, ka es secinu, ka tas vispār nav iespējams, un līdz ar to biznesu vai tajā tirgu vai tajā varbūt laikā konkrētajā nav vispār jēga to darīt. Un man noteikti ir tāds domgājiens attīstījies, kas ir vairāk skatīties kritiski, vai no tā biznesa vispār var kaut ko lielu uzbūvēt salīdzinoši ātri vai nē. Ja? Un atkal tā ir tikai tāda mana pieeja. Citiem varbūt tās ir pilnīgi savādāk. Un tā doma šobrīd, ka tu būvē jaunu uzņēmumu, ir būvēt, lai viņš pelnītu naudu, vai būvēt, lai viņš pārdod pēc tam? Noteikti, lai pelnītu naudu, jo principā viena no kļūdām, kas bija nosacīta kļūda, bet viens no uzstādījumiem, tad, kad mēs būvējām pirmo kompāniju, bija, ka mēs viņu pārdosim. Jo tad arī vēl tajā nozarē, kas ir online kreditēšana, fintech un tā tālāk, šķita, ka kreditēšanas biznesu tu vari tā kā tehnoloģiju kompānijas uzbūvēt un pārdot. Un visu lielo naudu nopelnīt, kad tu pārdod. 10 gadu laikā kļuva skaidrs, ka kreditēšanas biznesu tu nevari viegli pārdot, vai arī tu vari, bet viņu vērtējumi ir ļoti zemi. Dažādi iemesli dēļ. Tur ir likumdošana, neparedzamība, tirgu, kapitāla ietilpīgi biznesi pēc būtības ir ar zemiem multiplikatoriem. Ja? Un to iemācoties, es sapratu, ka kreditēšanas bizness ir principā cash flow bizness, nevis tāds, kuru tu pārdodi ar lielu exitu tur, pēc 10 gadiem. Tāpēc tas mans fokus ir būvējot visas pēdējās kompānijas, ko es minēju, ir to darīt tā, ka es esmu kontrolē, ka es mēģinu nepiesaistīt investorus lieki vai pārāk ātri.
Un es mērķēju uz to, ka es pelnīšu dividendus, nevis ka būs kaut kāds viens exits. Kas notiek brīdī, kad tu piesaisti finansējumu? Tu maksās vairā dividendus vai teiksim, ka es šobrīd piesaistu, nezinu, 500 000 tur, vai ne? 250,000 gribu izmaksāt. 250 izmaksāt. Varbūt ne tik traki, bet vispār, teiksim, ienāk, nezinu, 500 000 uzņēmuma kontā, paiet pusgads, skatos savu foršu gadu, zin kā, gribās 40 izvilkt ārā. Vai tas ir ok? Jā. Tas jau viss atkarīgs no tā, kāds ir tavs akcionāru līgums, kādas veto tiesības ir taviem investoriem, ja viņi ir valdē. Tur ir ļoti daudz dažādu nianšu. Tas var būt pilnīgi ok, ja tavs akcionāru līgums un vienošanās ar investoriem, kas tev to naudu ir iedevuši, ja tev viņi ļauj tādu lēmumu pieņemt. Visdrīzāk, ja es pieņemsim, tu atnāk pie manis teikt, vai 500 000 es gribētu, lai tu ieguldi, ka tev ir daļas un tā tālāk. Šādā te biznesā es gribētu būt valdē, vai arī kāds, kas pārstāv mani valdē. Un šis te valdes pārstāvis varēs aizliegt tev izmaksāt dividendus bez manas atļaujas. Viņš bez manas atļaujas tu nevarēsi budžetu apstiprināt, bez manas atļaujas tu nevarēsi tur kaut kādus jaunus produktus palaist un tā tālāk. Tas būtu kaut kas sagaidāms. Ja? Un attiecīgi, ja tev pat būtu tāda situācija un tu skatītos, ok, varētu 40 izmaksāt, tad tev būtu jāprasa atļauja investoram. Lielākoties gadījumos tas tieši tā arī ir. Un tad jau ir jautājums, vai tev tas investors atļaut vai nē. Ja? Manā pieredzē pārsvarā viņi neatļauj, tāpēc ka viņi redz, ka it sevišķi, ja ir loģiski, ka tu turpini ieguldīt kompānijā naudu un kompānijas izaugsme ir tik ātra, ka viņa ir ātrāka un labāka nekā ja tas investors tos 40, vai arī kaut kādu savu daļu naudas ielikt savu kabatā un nopelnīt kaut kur citur vairāk. Viņš izvēlētos, ka tā nauda turpina ieiet iekšā atpakaļ kompānijā. Ja? Līdz ar to tas viss ir atkarīgs no vienošanās. Tad, principā, var piesaistīt investoru, kam ir, nezinu, teiksim, 10%, un tad tāpat ar uzņēmumu nevar darīt visu, ko grib darīt. Ja, skaidrs, ka, ja tu piesaisti investoru, viņam ir kaut kādi pāris procentiņi, tad visdrīzāk būs tā, ka viņam nebūs valdes pozīcija. Valdes pozīcija sākās pārsvarā rupiņam no kādiem 15–20%. Kāds būtisks akcionārs kompānijā. Ja tas ir tur maziņš seed investors vai kaut kas līdzīgs, kuram ir, nezinu, pāris procenti, tad, ja viņš ir valdē un viņam ir tādas veto tiesības, tad tas ir šausmīgs darījums. Jo tu negribi cilvēku, kuram ir pāris procenti, kurš neiesaistās biznesā, kurš tev kaut kādu nelielu summu ir iedevis, varbūt kaut kādā grūtā brīdī, lai viņam būtu tādas lemtspēja pār kompāniju. Tas ir traģiski. Arī tādas kļūdas es stabili pieļāvu. Šīs nianses diemžēl ļoti labi zināmas ir. Bet, ja tev kāds iedod, pieņemsim, 500 000 vai 1 miljonu, šobrīd būtu liela summa, visdrīzāk būtu sagaidāms, ka viņš būs valdē un viņam visas šīs veto tiesības būs. Un tad tur jau ir tava māksla un pieredze un saprašana, kā nedot pārāk daudz tiesības un kontroli akcionāriem. Kas ir kaut kādi plusi, kāpēc, teiksim, izvēlēties piesaistīt investoru, nevis, teiksim, ņemt aizdevumu bankā? Aizdevumu bankā es vispār aizdevumus bankā dodu. Es neesmu redzējis savā pieredzē. Nevienam nedod aizdevumus bankā. Es nezinu, kā viņi dod. Kādi ir plusi piesaistīt equity, salīdzinot ar aizdevumiem? Pieņemsim tajā brīdī, kad tā banka reāli dod. Jā, pieņemsim tādu nereālu scenāriju. Izvēlēties labāk ņemt bankā kredītu, nevis kaut kādu citu veidu finansējumu. Jā, nevis, teiksim, investoru piesaistīt. Nē, uz otru pusi, kāpēc labāk piesaistīt investoru, nevis ņemt bankā, ja banka dod? Jā, es domāju, tas ir fundamentāli absolūti pilnīgi dažādas lietas. Finansējums bankā, protams, ir labs tādā ziņā, ka viņš visdrīzāk būs vislētākais iespējamais finansējums, bet viņš nāks ar ļoti daudziem apgrūtinājumiem, tā skaitā ķīlas, personīgās garantijas, visādas kovenantus uz finanšu rādītājiem, kurš tu tiklīdz pārkāp, tev vienkārši tur no aizmugures sāk ņemt priekšā kāds banķieris tur no bankas, un līdz ar to iet un ņemt bankas finansējumu ir loģiski visdrīzāk tad, kad tev ir ieķīlājumi aktīvi dažādi, tad, kad bizness ir diezgan paredzams, saprotams, un tur nav tāda būtiska, kas tas ir, tāda būtiska biznesa modeļa riska. Ja? Varam turpināt? Es nezinu, kas ir bijis. Pīkstē kaut kas, jā. Vairāk nepīkstē, viss normāli. Es pat nedzirdēju. Un tad tie ir visdrīzāk pašā tradicionāli biznesi, kur ir mazāk strauji augoši, viņiem ir paredzama naudas plūsma, paredzama rentabilitāte, tīrās peļņas, ir aktīvi, ir pasīvi un tā tālāk. Tādos biznesos, ja tu vari dabūt bankas finansējumu un ja tas neprasa kaut kādus 7 mēnešus,
kaut kādu tur, es nezinu, aizpildīt visādas debilas formas un visu kaut ko tādu, nu, tad laikam ir loģiski. Jā. Bet arī, nu, atceroties to, ka banka var būt ļoti agresīva un nedraudzīga tajā brīdī, kad tik līdz biznesam, teiksim, var neiet tik labi. Atšķirībā no tā, piesaistīt naudu investīcijas formā, ieguldījumu pašu kapitālā, tas ir kaut kas pilnīgi cits. Tas nozīmē, ka tu tur gribi skeilot ātrāk, agresīvāk, vai varbūt tās gribi tieši otrādāk arī kaut kādu naudu paņemt un ielikt kabatā. Tas ir fundamentāli vienkārši cits virziens. Cik svarīgi ir piesaistīt labus cilvēkus? Vai varbūt ne cik, protams, svarīgi, varbūt nevis cik svarīgi ir, bet kā piesaistīt labus cilvēkus? Kā saprast, kur būs tie labie? Man liekas, lai tu piesaistītu labus cilvēkus, tev pašam ir jābūt ļoti labam. Neviens spēcīgs, izcils darbinieks, menedžeris nenāk strādāt pie kaut kāda viduvēja līdera. Tā kā tev pašam ir jābūt diezgan spēcīgam, izcilam, ļoti labam savā nozarē, vismaz savā biznesā, vismaz ar milzīgu entuziasmu. Un šeit es nedomāju obligāti ar mega IQ un tā tālāk. Tas ir tāds pamatnosacījums, kā piesaistīt. Es domāju, ka ir jābūt arī taustāmai pārliecībai par to biznesa modeli, ka viņš ir vai nu veiksmīgs, vai viņš var kļūt veiksmīgs. Jo skaidrs, ka ir ļoti grūti piesaistīt top līmeņa talantu, jo tev ir nepierādīts biznesa modelis, kur ir ļoti neskaidrs viss, un tas viss ir uz milzīgas jautājuma zīmes. Tā kā tas ir otrs faktors. Un trešais jau laikam ir tehniskas lietas, kā tehniski tikt līdz spēcīgiem cilvēkiem. Tā jau ir arī tāda vairāk pieredzes lieta, kas ir ļoti atkarīga no tā, kādā stadijā tev pašam biznesa ir. Ja tu esi startups un tu gribi piesaistīt cilvēku no liela uzņēmuma ražošanas, kuram ir alga 20,000 mēnesī, un tu esi startups, tu esi kaut ko jaunu sācis, tas būs super grūti. Tādam cilvēkam izlemt pievienoties startupam būs milzīgs lēmums. Tā kā tur tu visdrīzāk to var izdarīt tikai varbūt iedodot daļas, nemaksājot 20,000, bet es nezinu, tur 7,000. Apsolot kaut kādus bonusus, kaut kā tā, bet tas viss ir noteikti ļoti grūti. Es domāju, ka tas viss ir tā pa solīšiem. Tik līdz tev palielinās kaut kāds bizness, tev rodās vairāk pārliecība par to, tu spēji uzrunāt augstāka kalibra kandidātus. Teiksim, virzieni, kā tu šos kandidātus uzrunā, viņi arī palielinās, ja tu sākuma posmā spēja nosūtīt tikai kaut kādus LinkedIn messages, kurus neviens nopietns tur executīvs, kurš ir aizņemts, viņš baigi nelasīs. Viņš atbildēs telefonu tikai no top līmeņa tātad search firmas vai aģentūrām, jā, HR aģentūrām. Tad tev ir jāspēj samaksāt tur, es nezinu, pirmais maksājums pāris tūkstoši, lai tāda aģentūra vispār kaut ko sākt strādāt. Tad tas viss iet solī, bet tas noteikti, ko es redzu, ar biznesiem, kas ir agrīnā stadijā, ka tie founderi, viņi tur ir ļoti spēcīgi un apsēsti un maniakāli par savu domu, un viņi to visu dzīvo un elpo katru dienu. Un viņi paši ir, teiksim, ļoti daudz strādā un ir neatlaidīgi un spējīgi. Tad arī, un ja tur ir ticami pierādījumi, ka tas biznesa modelis varētu būt ļoti veiksmīgs, tad arī tas ļoti pavalk jebkuru potenciālu kandidātu. Tā kā tur tie priekšnosacījumi tādiem ir jābūt. Ja viņu nav, tad, protams, tur ir neiespējami piesaistīt. Kā tu domā par darbinieku motivāciju? Ir kaut kādā veidā jāmotivē darbinieki vai vajag atrast jau motivētus cilvēkus? Ko vispār nozīmē motivēšana? Man tas koncepts kā tāds man ir tāds svešs. Ja man kāds ir jāmotivē, man nafig viņu vajag. Es tā skatos, motivēt. Ko man tur bija motivēt? Tas ir koncepts, ko es nesaprotu attiecībā uz sievietēm un vīriešiem, kad sievietes ir vīrieša iedvesma. Sievietes ir vīrieša iedvesma, ir kaut kādas sfēras, kurās tas tā ir, bet vai sieviete iedvesmo vīrieti, kaut kādu uzņēmēju nodarboties ar biznesu? Es vienkārši to nesalieku kopā. Man sieviete iedvesmo iet un celties un darboties. What the fuck? Kādā sakrā? Es to pašu teiktu par darbinieku motivēšanu. Skaidrs, ka ir, tu vari būt vairāk iedvesmojošs līderis, ja tu māki, nezinu, ieklausīties darbiniekos vai arī vai spēj viņus iedot tieši to, ko viņi vēlās. Varbūt tās kāds darbinieks grib vairāk statusu, un viņam mazāk finansiālais ir svarīgs, citam ir vairāk finansiālais, mazāk status svarīgs, citam ir svarīgi, ka viņš var brīvību vairāk kaut kādu, ka viņam nav jānāk uz ofisu, un ja tu spēj saprast lietas, kas ir svarīgas darbiniekam,
Tas, man liekas, ir tāda būtiska, spēcīga līdera īpašība, bet nevis, ka tu tur motivē, iedrošini un tā tālāk. Tas varbūt kaut kādā sākuma posmā, jā, bet es nezinu, es pēdējos 5+ gadus strādāju ar pieredzējušiem direktoriem, viņus motivēt. Tas tā kā laikam ne, vairāk nekā, jā. Jā, tad jāatrod cilvēks, kas vienkārši darīs. Kas ir darīt tā jāspēj. Protams, ir jābūt motivējošai videi. Ja vide ir tāda, ka tu negribi nākt, tev ir spēcīgs līderis, ir interesants bizness, ir izaugsme, ir entuziasms un enerģija par to visu. Ja? Tad tās lietas, ja mēs tās saucam kā motivāciju, tad man viņas liekas pašsaprotamas. Es vienmēr esmu mēģinājis būvēt biznesus vai vismaz būt tādā vidē, vai veidot tādu vidi, kur tas ir vienkārši pašsaprotami, ka mums ir ambīcijas ļoti lielas, ka mēs gribam darīt lietas ātri, mēs negribam ar formalitātēm pārāk daudz nodarboties, un ja to mēs saucam par motivējošu vidi, tad svarīgi ir nodrošināt motivējošu vidi. Bet, teiksim, strādāt pie tā, lai katram darbiniekam gribētos tur no rīta celties un nākt uz ofisu un ilgāk pavadīt ofisā, ar to es nenodarbojos. Vairāk nodarbojos ar to, lai mūsu kopējais stāsts ir tāds, kas jau motivē saknē. Un kā tev šobrīd iet pār sociālajiem tīkliem ar saturu? Es skatos, es vairāk parādījies nekā iepriekš. Kāds tev tur plāns, kāda doma? Zini, kā doma plāns ir visdrīzāk tāds, ka tur baigās domas un milzīga plāna nav. Tā ir viena no retām lietām, kuras vienkārši daru, tāpēc, ka man patīk tad hobija līmenī ar to spēlēties un tur pavadīt laiku un teikt, ka man ir mērķis, pieņemsim, uzbūvēt privāto brendu, personīgo brendu un pēc tam pārdot kaut kādus tur biznesa kursus. Tas nebūs mans mērķis galīgi. Tas nē. Man ir, es domāju, ka dēļ manas personības man vienmēr ir paticis dalīties. Es taisīju video jau pirms kādiem 8-10 gadiem, kad tas vispār vēl nebija vispār tēma. Vienkārši GoPro filmē kaut kādus savus tur komandējumus un tā tālāk. Un tad man tas iemesls, kas man likās interesants, ir parādīt tādu reālo biznesa ikdienu, nevis tādu, kas ir Forbesā vai kaut kādā dienas biznesā, tur safabricēta figņa, kaut kāda tur bildītas un viss tas. Bet tiešām, kā tas notiek, ka tu brauc tur uz ārzemēm, uz Londonu, mēģini sarunāt investīciju tikšanās, kā tu aizbrauc uz Londonu, kā tas viss notiek. Tā man bija tāda motivācija, un tad man vienmēr ir bijis kaut kāds elements manī, kas man liek gribēt dalīties ar savu pieredzi, un man arī to patīk darīt. Uzstāties, atnākt uz podkāstiem un tā. Ja man to dabiski nepatīk darīt, tad es, protams, uz to nefokusētos. Un ļoti daudz cilvēku ir, mēs ar Niku taisam, es tagad viņam palīdzu meklēt viesus aktīvāk. Un kas man pārsteidz, ir, ka lielākā daļa principā negrib dalīties, negrib stāstīt, kas ir pilnīgi ok, bet es domāju, ka mums ir arī kaut kāds mūsu nacionalitātes tāda papildus iezīme, ka tā baigi kaut ko stāstīt un dalīties un varbūt teikt kaut kādas savas domas paust, ka tas nav īsti tāds, vēl pagaidām nav kultūrā. Viena lieta, manuprāt, sabiedrībai nepatīk, ka kādam veicās labi. Jā, un zini, tas ir ļoti labs punkts. Es esmu to sapratis tikai arī pēdējos gados. Man kādreiz likās, ka visiem patīk, ka man veicās labi, jo man nav tāds fails kā skaust, ka kādam baigi labi veicās. Varbūt tas tāpēc, ka man pašam ir relatīvi ir dzīvē izdevies kaut kādas lietas karjerā sasniegt. Man tāda skaudība vai skatīšanās citiem nav, tā kā ar kaut kādu negativitāti, man tas nav īsti saprotams, uztverams. Un es pat neiedomājos, ka kādam varētu būt tāda sajūta skatoties uz mani, bet man ir ļoti daudz piemēri, kad es esmu piefiksējis, ka tas tā tiešām ir. Manā gadījumā man pats baigi neatur, man tā kā pohuji par to ir, vai varbūt tieši otrādāk, tas varbūt pat kā motivators ir iebāzt sejā kaut ko, bet tev taisnība, tas tā ir, tas ir nenoliedzami, un es saprotu, ka tas cilvēks reāli attur. Tas ir kaut kādi komentāri un viss tas te. Kāda doma tam Blackboxam, kāpēc angliski, kāpēc latviski? Tā doma vienkārši, tad mēs gribējām taisīt saturu tā, lai viņš ir pieejams ārpus Latvijas, jo, ja tu taisi saturu Latvijā, tad tur ir ļoti, zemi griezti, vai tu vienkārši ātri sasniedz kaut kādu auditorijas apjomu, un tas ir atkal, mēs varam vilkt paralēls ar biznesu. Ja? Man liekas, ja tu gribi uztaisīt podcastu vai kanālu vai kaut kādu saturu, kuram ir 100,000 sekotāju ilgtermiņā, tad tas nav izdarāms latviešu valodā. Varbūt tas ir izdarāms, es nezinu, gan jau varbūt ir kaut kādi piemēri. Bet es ļoti šaubos, ka tas ir izdarāms tādā
satura formā, kas ir vairāk uz izglītojošu, uz tādu informējošu un uz diezgan nišas, ja, balstītu cilvēkiem, kuri kaut ko grib vispār izdarīt un sēdēt un mācīties un attīstīties. Ja mēs tur, es nezinu, tur liels krūtis un blondi mati un tādas lietas, tad tur noteikti ir vieglāk tos sekotājus piesaistīt. Bet tāpēc virziens angļu valodā, jo skaidrs, ka tur tirgus ir daudz lielāks. Bet no otras puses, protams, tad tu konkurē uzreiz ar visiem native speakeriem, ar visiem Amerikas, Anglijas satura radītājiem, kas kultūras tādā aspektā ir vienkārši uzreiz solīt virs tevis. Ja, manuprāt, tas, kas Latvijā šobrīd baigi pietrūks, vispār podkasti latviski un tieši podkasti latviski par biznesu ar kaut kādām reālām lietām, ko cilvēks var darīt ikdienā. Tu domā ar reāliem ieteikumiem un tām? Jā, reāliem ieteikumiem, piemēram, jūs pats mēģināt tur stāstīt, tas gan vairāk tiktu kā stāstu visu, ko mēs darām, kā mēs sākām, vai ne, kur mēs ejam katru mēnesi. Mēnesi cilvēkiem patīk. Manuprāt, tas baigi trūkst. Jā, bet cik jūs ilgi to darat? TikTokā. TikTokā, cik es ilgi esmu? TikTokā esmu 2,5 gadus kaut kur. 2,5 gadiem, un es pieņemu, ka tu esi viens no nozares līderiem, kas ir, teiksim, nutrition un ja mēs skatāmies, uzturbagātinātāji, jā. No jā, fitness, okay. Jā, ļoti labi. Un tevprāt pietrūkst vēl vairāk cilvēku, kas tādu praktisku informāciju sniedz, vai kultūru kā tādu vispār, kur tas ir tā kā populāri un interesanti? Es domāju, vairāk cilvēku, kas sniedz informāciju no dažādām nozarēm. Jā. Jo teiksim, arī tas, ko es stāju, labi fitness uzturbagātinātāji, bet vēl ir kaut kāds simtiem nozars, nezinu, jā, protams. Tur apģērbi, vai ne, tur tamborēšana, un manuprāt, tas baigi trūkst. Man ir divējāds sajūts ap to. No vienas puses es piekrītu, jo, principā mūsdienās, es nezinu, saturu jau tu vairs neiegūsti skatoties panorāmu, tas jau ir tur 70+ gadīgo stāsts. Tu viņu iegūsti no šādām te lietām. Es teiksim, interesantāko saturu iegūstu principā no kaut kādiem podkāstiem, no longforma. Jā, tas tā ir. No otras puses tas informācijas daudzums un ir daudzi tie komiķi, kas piedurās par to, ka katram ir savs podkāsts, un tajos podkāstos tur vienmēr ir teksti dziļie, ka tev tur ir katru dienu jādzīvo kā savu pēdējā, visādi tur figņā, kas tur vispār nozīmē neko. Līdz ar vairāk saturu, skaidrs, ka nāk līdzi arī vairāk zemes kvalitātes saturs. Un mēs jau tā slīkstam informācijas daudzumā. Tā kā es teiktu, ka jā, es tev piekrītu, bet no otras puses vienkārši tam ir blakus efekti. Un negribētos, ka katrs otrais, kurš, nezinu, 20 gadnieks vai vienalga, cik tev ir vecums, bet tu neko vispār dzīvē neesi izdarījis, bet tu nopērci mikrofonu un tu sāc dalīties ar padomiem, tas arī ir tā kā traģiski. Bet skaidrs no otras puses, ja tu nemāki pat atsijāt tādus informācijas avotus no kaut kā, vērtīga, tad tā jau ir tava problēma. Es domāju, varbūt nevis ar padomiem, bet ar to savu ceļu, vai ne, ko tu dari. Un tev cilvēki var izvērtēt. Es tev piekrītu, jā, bet man tā kā pilnīgi pohuj par tavu ceļu, ja tu esi tur kaut kāds vidusmēra cilvēks, tā kā bišķi pie dirs, tāpēc, ka tāds ceļš ir cik 8 miljardiem cilvēku. Es piekrītu ar piebildi, ka to ir vērts klausīties. Tāpēc es arī, tad, kad es kaut kur uzstājos un runāju par kaut kādiem saviem dzīves piemēriem, nevis par savām kompānijām, bet kaut ko no savas dzīves un personīgās pieredzes. Es vienmēr iedodu highlights par savu kompāniju, par tiem 100 miljonu apgrozījumu un tā tālāk. Nevis, lai tur lielītos, bet lai vienkārši pateiktu, ka man ir vērts klausīties, ka es saprotu, ko es runāju. Ja, teiksim, runa par naudas piesaisti, es to esmu tur nepilns 20 gadus darījis 100 dažādos veidu. Es zinu, par ko es runāju. Un tas, man liekas, ir ļoti būtiski. Tomēr klausīties cilvēkos, kuros ir vērts klausīties. Kas ir kaut kādi nākošie tavu mērķi biznesā? Jā, nākošie mērķi biznesā. Es jau uzreiz pa finanšu kaut kādiem tur skaitļiem. Ir dažādi mērķi. Viens no mērķiem ir, lai man nav pārāk tādi akmenī iekalti mērķi, jo es esmu dzīvojis pēc formulas, kas ir mērķi izpilda, tur izpildīja, neizpildīja, sanāca, nesanāca, tur plusi, mīnus un tā tālāk. Es pēc tādas formulas principā visu dzīves dzīvoju, un man tā formula ir drusku apnikusi, un es viņā redzu daudz limitus. Tā kā tas, ko ir pateikt, viens no maniem mērķiem ir drusku palaist vaļā un drusku tā kā, nevis kā būs, tā būs, bet paļauties vairāk, teiksim, tā būtu pareizais vārds. Paļauties, ka lietas sakārtosies, jo tā, ka tu gribi ļoti kontrolēt savu nākotni un visādas iznākumus, tur beigā enerģija aiziet viens un otru ļoti liela vilšanās, tad, kad nav tieši tā, kā tu esi tur paredzējis. Un bieži vien nav tieši tā, kā tu esi paredzējis, ir savādāk un ir pat labāk, bet bieži vien vēlāk. Tā kā viens no tādiem maniem mērķiem, kas ir ne tikai biznesā, bet vispār
dzīvojot dzīvi, ir drusku vairāk paļauties un nelikt tik daudz mērķus. Tas ir viens, bet, ja mēs runājam par kaut kādām konkrētām lietām, tad man ir šobrīd daudz biznesa projekti sabūvēti. Daži no viņiem ir jau attīstīti un stabili, bet ir virkni tādu, kur ir sākuma posmā. Tad noteikti tos, kas ir sākuma posmā, uzbūvēt, nostabilizēt. Un tad no tiem, kas ir veiksmīgāki un izdevušies, varbūt uztaisīt kaut kādu grupu. Un no tās grupas vismaz 300 līdz 500 miljonīga apgrozījuma, nosauksim par holding kompāniju vai par ieguldījumu biznesu, kaut ko tādu sastruktūrizēt no tiem dažādiem biznesiem un dažādiem virzieniem, kas šobrīd ir un kas šobrīd tiek būvēti. Tā, ja mēs saliekam skaitos. Ko tu domā par mākslīgo intelektu biznesā, kurā brīdī tas sāks kļūt ievērojams arī Latvijā? Es pieņemu, ka viņš jau ir ievērojams arī Latvijā. Es nezinu, bet man liekas, tas ir milzīgs trends. Ja es tagad sāktu kaut kādu biznesu, tad es noteikti skatītos uzreiz tajā virzienā, jo tas ir internets 90. gadu beigās. Ja es domāju, ka mēs esam tādā situācijā. Kad viņš sāks kļūt būtisks, man liekas, ka viņš jau tagad ir būtisks. Man liekas, ka tie cilvēki, kas nodarbosies ar biznesiem, kas fundamentāli, nevis vienkārši, jo teiksim tā, piemēram, mūsu biznesā, kas ir online kreditēšana, ļoti liela daļa no tādas kā mūsu specialitātes ir kā izvērtēt klienta datus, kurus mēs iegūstam dažādos veidos. Sociālajā medijā tas sīkums ir visādas kredīta biroji, kur mēs sūdzam datus ārā, klienta bankas konti, kur viņš dod mums pieeju, un mēs kategorizējam datus par to, kādas ir viņa izejošās naudas plūsmas, ienākošās un tā tālāk. Un tādā veidā mums ir ļoti daudz dažādu datu avotu. Viņa ierīcē, vai tā ir veca kaut kāda ierīce, kur ir veikti pirkumi gambling saitos, vai tas ir jauns iPhone. Mums ir tur, tūkstošiem, 100,000 datu punktu, kurus mēs visi liekam iekšā. Un mēs to darām jau 10+ gadus. Ja? To varētu saukt par big data scoringu vai datu zinātni. Un tad tur ir dažādi modeļi ar dažādām sistēmām, kā mēs šos datus padarām jēgpilnus tā, lai pieņemtu lēmumu, ir labs klients vai nē. Un citiem vārdiem to var saukt par AI, ja? Par mākslīgo intelektu. Jā, jautājums, vai to var nosaukt par AI vai pagaidām par algoritmu kaut kādu? Visi, kuriem nav slinkums, jebkura Excel failiņu un pivot table mūsdienās sauc par AI, kas ir pilnīgi absurdi. Tas, ko es gribēju teikt, ka tas, ko mēs darām mūsdienās, mēs to varēsim saukt par mākslīgo intelektu. Īstenībā tie ir vienkārši normāli statistikas, regresijas analīzes un viss kaut kas tāds. Ja? Tā kā, ja mēs tiešām runājam par reāli, par machine learning un par neural networks un par tādiem būtiskiem konceptiem, kas veido patiesu AI. Nav daudz kompānijas, kas ar to savā saknē fundamentāli nodarbojās, bet ļoti daudz biznesa, ļoti daudz nozares ir ietekmētas un izmantos šos te rīkus. Tā kā jautājums ir, vai mēs runājam par biznesu, kas tiešām ir saknē mākslīgā intelekta kompānija, vai mēs runājam par tādu biznesu kā mūsējais, pieņemsim, kreditēšanu, kurš skaidrs, ka izmantos daudz dažādus trešo pušu mākslīgā intelekta produktus, rīkus un funkcionalitātes. Šis te otrais piemērs, kur es domāju, ka jūs gadījumā tieši pats jūs varat izmantot kaut kādas mākslīgā intelekta reklāmas optimizācijas rīkus, ko dod Facebook, un tas ietekmē jūs, un tas ietekmē daudzas nozares. Bet, ja mēs runājam par to, ka Latvijā varētu būt kāds patiešām mākslīgā intelekta bizness, tas jau ir tāds lielāks jautājums. Jo tas, ko es skatos, ko man piedāvā pēdējā laikā, ir, ka drīzumā būs mākslīgais intelekts, kas pārdos latviski. Sazinīsies cilvēkiem, varēs pārējais pārdot latviski? Jā, es ticu, ka tas būs. Jo, ja mēs paskatāmies, teiksim, Google Translate arī kā tehnoloģija pagāja, nezinu, 3-4 gadi no brīža, kad viņi bija angliski, pārsvarā uz angļu valodu, visu tulkojumi bija pareizi un precīzi. Un, ja tu sagriez otrādāk un tulko uz latviešu valodu, kādreiz tie tulkojumi bija briesmīgi, tagad viņi ir tur ļoti augstas kvalitātes. Es pieņemu, ka es ticu, ka tas nebūs tur 5 gadi, bet tas arī nebūs tur 6 mēnešu stāsts. Tas visdrīzāk būs kāds, 2-3 gadi līdz dažādās, ne angļu valodā, dažādās valodās būs spējīgi tādi aģenti, AI aģenti. Jā, bet es neredzu, ka ieguvējs no tā būs
kaut kāds vairāk vietējais bizness, es ticu, ka ieguvēji būs tāpat tās lielās tehnoloģiju kompānijas, tāpēc, ka tās ir tās, kuras rada visus tos rīkus. Nu, skaidrs, ka mēs varēsim izmantot kaut kādu tur automatizācijas rīku, kurš var latviski pārdot forši. Mēs par to maksāsim licenci visdrīzāk Microsoftam vai Googlam. Tā kā, jā. Kā tā pašam ar sportu? Uz to. Jā. Un kā tev šķiet, cik vispār sports ir sasaistāms ar kaut kādiem sasniegumiem biznesā? Nezinu, man liekas, ka es nedomāju, ka tur ir tāda, ka lai tu būtu veiksmīgs biznesā, tev ar sportu jānodarbojas. Ir tik daudz dažreiz, tagad lasu, ir source code, interesanta grāmata par Bill Gates bērnību. Jā. Un vairāk nevis par to, kāds viņš ir tehnoloģija vizionārs, bet reāli par viņa bērnību, kur viņš auga, kāds viņš bija un tā tālāk. Un, tur no sporta ir ļoti, ļoti maz kā. Jā. Un es domāju, ļoti daudz tādu piemēru, kas ir augsti intelektuāli, tādi, kas tie ir geekie, kas būvē tehnoloģijas un tā tālāk. Viņiem tur ar sportu ir viss ļoti uz jūsu un maz sakara. Man ir daudz tādu ir arī biznesa vidēs, daudz tādas sastaps, ļoti veiksmīgi, superspēcīgi uzņēmēji un tā tālāk. No vienas puses, no otras puses, protams, ir bijušie profesionāli atlēti, kur tur līdz 18, 20 gadiem to vien darīja, kā trenējās, mācīja disciplīnu, neatlaidību, tādu tuneļu domāšanu un pieeju lietām, organizēt savu laiku, darīt lietas, tad, kad viņas negribās darīt, tur iet no rītiem, agras treniņiem, visu to, kas, protams, ir iemaņas, kas palīdz biznesā. Es domāju, ka ir tas panākuma formulas ir tur 101, tā kā var būt dažādi. Man tas personīgi, protams, ir palīdzējis. Bet man tas, teiksim tā, nebija tā, ka es beigais tur sportists biju un tad es man ļāvu palīdzēt kaut ko izdarīt biznesā. Tas vispār absolūti nebija. Es sāku sportot tā super regulāri, teiksim, 6 reizes vidēji nedēļā no 2018. gada. Tad, kad man jau bija vairāk laiks vispār, jo pirms tam man, kāds tur sports man nebija laiks, vai, teiksim, nebija laiks. Es neprioritizēju veselību un sportu un tās lietas. Vispār es prioritizēju tikai laiku ofisā, darbā, komandējumos, braucienos un tā tālāk. Un tad ar laiku vienkārši saprotu, ka stresa menedžēšanai sports ir svarīgs, vērtīgs. Viņš tev palīdz atliekties, tad tev kvalitatīvāks ir darba laiks. Un tad, kad jau man vienkārši parādījās fiziski vairāk laika, un es sapratu, ka es viņu kaut kur varu izmantot, darot kaut ko citu dzīvē, ne tikai tur biznesu būvējot, tad es arī dabiski gravitēju uz sportu, jo vienkārši tas man dabiski padodas. Es neeju uz filharmoniju kaut kādiem koncertiem vai mākslu, vai kaut ko. Tas nav īsti tā, nav mana lieta. Man patīk tur moči, enduro sports un tā. Jā. Bet tā ir vienkārši pilnīgi absolūti mana personīgā kombinācija. Jā. Labi, paldies, Matīs, ka ieradies. Manuprāt, bija ļoti, ļoti interesanti. Vismaz man bija interesanti. Nofinišēsim no jautājumu nākošajam viesim. Mēs braucam piekdien filmēt video ar Ediju no First Auto. Okay. Varbūt es redzēju. Viņš kā reizi jaunu G-klasu nopircis. Grib safilmēt tagad. Ot pa Gašku, jā, es tieši. Gaidīju. Man kādreiz likās, ka G-klasa ir pilnīgi kaut kāds tur bandītu murks, bet tagad es izskatu viņu nopirkt arī. Bet esat ilgi jāgaida. Viņš vairākus gadus gaidīja. Vairākus gadus? Jā, 2 vai 3 gadi. Bet tā ir pilnīgi jauna. Jā, gadā laikam uz Latviju ir 5 pieejami. Tā labi. 5 var dabūt, jā, beigā rindas. Tad man ir jau jāpērk tagad. Jāstājas rindā, ne? Shit. Lai pēc 2 gadu var dabūt. Okay. Kāds ir jautājums Ediem? Kas ir laimes formula tavējā? Kas ir viņa dzīves vai biznesa? Nē, laimes, dzīves. Laimes, vienkārši laimes. Pirmais tāds smagais jautājums būs nabagam. Kas ir laimes formula? Nu, mums bija arī smagāki pirmie jautājumi. Jā. Šis tāds vieglais. Jā, Okay. Labi, Matīs, paldies, ka ieradies. Bija forši, piesako man. Kā tev atrast sociālos tīklos? Matīs Ansēsuls, tas ir mans YouTube kanāls, bet Black Box Business, tas ir mūsu YouTube kanāls kopā ar Niku Jansonu, kur mēs esam sākuši, kur ir angļu valodas saturs. Tā kā, ja jūs piesakojat tur, mēs būsim super pateicīgi. Jā, tā kā piesakojam tur un tiekamies nākošreiz. Paldies!